Mašīna, kas atrodas man aiz muguras, ir CAT 289 modelis ar uzstādītu greidera lāpstu. Automātiskās darba funkcijas, īpaši jauniem operatoriem, kuri tikko sākuši strādāt ar šo tehniku, ir liels atbalsts, jo viņi var veikt darbu kvalitatīvi. Darbs nebūs jāpārtaisa no jauna. Šai greidera lāpstai ir 3D automātiskā līmeņa uzturēšanas sistēma. Sākumā mēģināju vadīt lāpstu manuāli, bet tas neizdevās. Automātiskā funkcija ļoti pātrina un atvieglo darbu. Ielādējot projekta 3D plānu, ir vieglāk gan izveidot uzbērumu, gan izlīdzināt smiltis. Nav vajadzīgi vairāki darbinieki, kas dzen mietiņus, nav vajadzīgs ģeodēzists, kas iezīmē malas. Darbs tiešām notiek daudz vieglāk un ātrāk. Varēja ļoti ātri saprast, kā šī tehnika darbojas, tāpēc arī patika. Daudzi cilvēki jautā, automātiskās rakšanas sistēmas ir diezgan dārgas, vai tās atmaksājas? Kādā projektā vajadzēja izveidot stadiona virsmu. Cilvēks, kas strādāja ar automātisko līmeņa uzturēšanas sistēmu, izkāpjot no mašīnas, teica: es šo darbu paveicu 7 stundās. Ja šīs sistēmas nebūtu, būtu vajadzīgas 4 dienas. Paši saprotat, cik ļoti samazinās pašizmaksa. Lazdīnos mums ir stadiona projekts. Automātiskā rakšanas sistēma ir neaizvietojams palīgs. 3 cilvēki var veikt visus stadiona iekārtošanas darbus. Vadība bija gana unikāla laika ziņā. CAT kursors sviras kustas kopā ar sēdekli, tāpēc cilvēks var precīzāk vadīt tehniku. Viss, kas vajadzīgs ērtam darbam. Strādā, pagriežas uz sāniem, vada ar vadības svirām. Šajā tehnikā var monitorā iestatīt darba režīmus, mašīnas jaudu un ātrumu. 50 dažādi operatori var saglabāt savu vadības režīmu, atbilstoši individuālajām vēlmēm. Katrs cilvēks ir atšķirīgs, tāpēc to uzskatu par lielu plusu. Kabīne ir kā noslēgts kokons. Kabīnes iekšpusē veidojas paaugstināts spiediens. Tas nozīmē, ka putekļi tiek izspiesti ārā no kabīnes. Cilvēks strādā ievērojami veselīgākā vidē un mazāk nogurst. Kondicionieris mūsdienu tehnikā jau ir standarts, pat vismazākajās mašīnās. Es neesmu mazs vīrietis, bet, iesēžoties kabīnē, vietas netrūkst. Tiešām ērti. Viss ir pa rokai. Ekrāni redzami lieliski. Spoguļi ir tur, kur vajag. Šajā tehnikā tiešām var pavadīt visu darba dienu, 8 darba stundas un nenogurt. Pirms pāris gadiem atnācām uz līdzīgu pasākumu. Redzējām CAT 259 ar box blade lāpstu. Izmēģinājām, patika. Tajā pašā gadā iegādājāmies. Darbi notiek ātri, objekti tiek pabeigti ātrāk un pelnām naudu. Mēs būvējam diezgan daudz gājēju un veloceliņus. CAT 289 ir manevrēt spējīgs, šaurs, mazs, bet jaudīgs. Ak, ko tik ar viņu nedarām? Laikam tikai kūkas vēl necepam. Ja pēkšņi tehnika kļūst par mazu, to vienmēr var nomainīt pret lielāku. Var ieskaitīt mazo mašīnu kā pirmo iemaksu lielākai tehnikai. Tikai jārunā.